Nu, jāizlaiž līdz veicim, līdz bankomātam jāizņem piķīts. Ko pie vēlna šitais nozīmē? Ko pie vēlna nozīmē šitais M-burts bafonkoļu mašīnai? What the? Kas tas tāds ir? Tas ir M-burtiņš, kurš tika jau ļoti sen nopirkts. Nu kā ļoti sen, ar mēnešiem principā atpakaļ. Ar mēnešiem atpakaļ. Tad, kad manējā tikko iestājās šitajā te autoskolā, un īstenībā, zin kā ir, tūlīt pat izgasēsim ārā no pagāna, principā, jo ir tā, ka te ir tāda baigā dubļa jūra, un lai manējai būtu vieglāk uzsākt, nu, mēs izbrauksim normāli vienkārši uz ceļu, lai te nav kaut kāda tramplīna un saules jāmētā, kamēr tiek ārā no pagāna, vā te, smuki šitā te. Nostāsimies pie pašām durvīm un uzčinīsim video. Tātad, jā, manējā mācās liek tiesības un, karoči, atnāks, tad, uztaisīsim mazo interviju, nointervēsim, bet, jā, principā ir tā, ka jāizbrauc palās līdz šitam te, līdz Gaujienai, līdz bankomātam, un domāju, kāpēc nepatrenēties un neiedot manējai bišķi pamācīties, pabraukt. Jā, šitos M-burtiņus dod baigi nenormāli uzkrītoši, johaidi, jā, paskaties, vienkārši mega M-burts. Mega M-burts, un pa lielam jau varēja arī nelikt, zin kā, te padās, nu kurš tad taču vispār neviens cilvēki nav un neviens nebrauc, un kur nu vēl policija, bet nu, zin kā, lai viss ir čikiniekā, ieliksim M-burtus, un viss, un manējā var vālēt, skatīsimies, kā viņai ies, nu, davai uztaisīs mazo interviju, tad kā atnāks. Jā, līmē. Tie M-burti, viņiem līme ir no tās puses, šitie ir ārpusē līmējumi. Tā. Bafonkuls mēģinās iekāpt, iebīdīties. Tā, kas jāizslēdz mašīnu sākumā, ja? Davai izrubīsim mašīnu, pilnīgi viss pa nulēm, gaismas ārā. Nosaukumu jau uztaisīšu. Māc savu, brau. Neko jau es tur nemāc, ko tad es tur mācu? Vienkārši atkārtojam, jo tev jau cik braukšanas ir bijuši? Jāuzdod tagad pāris jautājumu, tad, ka pēc tam braucot, zin kā nevar čakarēt ar jautājumiem. Tur ir elektriski, viss kreisā pusē podziņas. 5 nodarbības bijuši. Mēs jau pirms tam esam mēģinājuši bišķiņ pamācīties, ja, bet nu, kaut kā mums nesagāja. Mēģina viss pēc kārtas, tur viens ir uz augšu, otrs uz leju, trešais tur šķērsām un tā tālāk. Man vajag tuvāk sēdi. Nu jā, nu mēģina viss podziņas pēc kārtas, tur viņas bīdās, turp šurp. Bet kaut kā mums nesagāja, ja? Man nervi pa švaku un principā, es nezinu, man tur bišķiņi sanāk uzbļaut varbūt un varbūt, ka es nekā instruktors nebūšu diezko jēdzīgs, bet nu tagad jau bija, galvenais bija uzsākt iemācīties, kas viņai bišķi kliboja un apstāties, ja? Viņi jau tur grib bālēt, nu davai, tu dod man braukt, bet nu zin kā, nu kurš tu nemāk taisni braukt, galvenais jau iemācīties ir uzsākt, ja? Lai tu māk visu slīdošu un tā vadās arī apstāties. Tā kā nekāds baigais instruktors jau droši vien es neesmu. Piespraudzējamies. Saregulē arī spoguļus kārtīgi. No, jāieslēdz mašīnu vispirms. Nu, es jau nezinu, kā tev tur māca sākumā saregulē. Man nerabojās nekas. Tātad, nu jā, vienkārši pagriezīs bišķi atslēgu. Čik. Nu, davai tagad, zin kā? Jā. Čik noregulējam spoguļus. Un tad aizrulēsim, pastīsimies, cik tad daudz ir iemācīts un cik labi. Te padās Smiltenē. Kas par skolu? Autoskola Einšteinā brauc, laikam viens instruktors tikai ir Smiltenē. Tagad ir otrs parādījies. Arī otrs parādījies ir, bet no... Man vajadzētu krēslu tuvāk, bet es nevaru vairs dabūt. Nu, varbūt arī nemaz neiet tuvāk, ne? Nu, pamēģini, tu visus pamēģināji. Mums te ir īstenībā starp citu vēl viens pasažieris. Vēl viens pasažieris, tā kā redzēs, kā to filmēšanu sanāks, bet skatījos par cik kāds 3 dienas nav bijuši vīdīgi, un man reāli arī nav patreiz nekāda ideja, ko un kā filmēt. Es domāju, ir vismaz kaut kas jāuzfilmē, aizbraukt un bišķi papilmēt, kā mēs braucam. Labi, davai, es beigšu bišķiņ ļurkstēt tagad un tā. Tā, viss ir, nu neiet tuvāk, ja. Nu tad jau varbūt arī neiet, bet var normāli aizsniegt visu. Nu, laikam jau, jā. Nu jā, spoguļi saregulē, kas vēl atpakaļ skats spogulis, kaut gan atpakaļ skatā, tāpat neko neredz cauri tam logam. Stūri kā tev noregulē? Stūrei bišķiņ tur ir šaize, man liekas, ka, es nezinu, tur ir kaut kāda melna pļūras tur tek ārā no stūras. Bet, ja godīgi, tev baigi viņi regulēt. Nu, taču
Būs tā klāpa kaut kā bišķi, ne? Plus mīnus. Augstāk vajadzētu. Nu, es nezinu, es negribu bāzt tur rokas, momentāli pirksts melni būs, tur kaut kāds ķipeklis negribās. Es varu mēģināju, bet nesanāca. Nu, tad, kas mums tagad notiek? Kas tad? Tev ir ieslēgta mašīna vai nav? Nu, pagriezt atslēga, bet nu nerūc. Pagaid tā. Aha. Tā. Pirmkārt, ir jāizņemam no šitās te rokas brēmas jaunurā. Un galīgs, ka mācību mašīnai vienai bija parasta rocena, otrai bija podziņa. Nu, visvairāk ir vienreiz tikai ar parasto ir braukts. Nu jā, podziņas pat neizteiksim, ja es liku, man bija kalnā un tad ar rocenu tā atlaida. Viņi šitā, viņi stingri džeki pieregulē, nu viss ir atraut. Davai, mēģinām vēlreiz. Tā. Tā, nu, viss, es tagad uzspiešu pauzi, jā. Aiziet jūriņā. Nē, viss aiziet. Davai, bišķiņ pabrauksim un tad paturpināsim. Katra mašīna ir savādāka un pie katras mašīnas ir jāpierod. Man jau pat man iekāpjot džeki tagad iedeva vakar citu mašīnu. Es iekāpu pilnīgi likās, ka es braukt nemāku. Nu, pie katras mašīnas ir jāpierod, tīpaši jaunajām. Pāris gudri vārdi no bafonkoļa. Nu, davai, moška, prikoli pēc. Tagad tikai izbrauksim no pilsētas. Davai, joki pēc apstājies tagad vienkārši. Nu, ne jau uzreiz uz sitienu skaties, galvenais, kur tu brauc. Nu, tā normāli vienkārši. Piestājam maliņā, apstājamies. Jā, kā jums tur māc. Izņem no ātruma, jā. Un atlaid, tagad norauj roceni, jā. Tur viss čik, viss. Uz augšu parauj. Tagad, kad tu rauj, tev podziņi nav jāspiež. Vienkārši čiks paspēj, lai 3 tikšķi notirkši. Viss tagad arī bremzor, lai stoļā. Nu, un tagad es domāju, aizrulēsim līdz ezeram, un tad pie ezera moška pāris vārdus. Un davai, tagad uzsākam atkal. Kas tagad galvenais paskaties, lai neviens nebrauc, jā. Tā, jā, kas notiek? No. Tā, Kā tur ir spogulis, signāls manevrs vai kādā secībā. Nu jā, tagad tu tāda brēmas vienkārši tu parauj uz augšu, vienlaicīgi piespiežot podziņu un tad laid vaļā. Pirmais, tev otrajā lēns. Un pa vidu trešais uz augšu, pa vidu un uz augšu. Uz augšu, Nu neko, tā te kaut kā rulējam. Pamazām. Te es domāju, te ir visideālākā vieta, kur mācīties braukt. Nav gan šitien līkumains. Jā, nu vienīgais tas, ka līkumaini, bet nu tu mūžā nevienu mašīnu pretī nesatiks. Te var mierīgi normāla garā mācīties. Esam dzīvi. Bet nē, viss ir normāli. Piebraucām pie ezera, uzmest, kas mums tagad tā, neitrālais, roceni uz augšu. To nespieta, ka tur vienkārši parauj, jā. Tā. Pierulējām, piebraucām pie ezera. Diemžēl ir rudens, un te vairs nekādas aktivitātes nenotiek. Bet pabraucām bišķi, kā ir. Forši. Nu jā, vienīgais, kas ir tas, ka tev gribās vēl skatīties gan uz ātrumkloķi, gan uz pagriezienu skatīties, tas vēl nav automātiski. Nu, tiklīdz tu noņem acis no ceļa un skaties uz kloķi, tev jau grāvi iet iekšā. Nē, nu bišķiņi gāja bišķiņi iet, un tāpēc tev automātiski vajag skatīties visu laiku uz ceļa. Tiklīdz norauj acis, tev momentāli jau aiziet šķībi, jā, nedrīkst. Nu, pie tā, tas jau droši, ka viss nāk ar laiku un ar pieredzi. Nu jā, tā, kā jau visi sāk, visi sāk un aizies, nekas, 5 jau ir bijuši, cik vēl nodarbībām ir jābūt. Minimālais 5 reizes
Vēl 5 reizes it kā oficiāli, bet, nu jā, varbūt, ka vajadzēs bišķi vairāk vēl. Nu, pašiem arī jāpapraktizējās. Tagad jau, ka viņi jau māk uzsākt un apstāties, un te jau pa lielam var arī ar mani pabraukāt, nu, cik nu man sanāk. Nu tā kaut kā, tās mazais fiksējs viģiks, ko es vēl gribēju pasāstīt. Makaroči ir, autiņām ir visi jauni diski tagad, visi jauni brēmišu diski, visi 4, jauni kluči. Te padās tikko pat aizvakar bija tāds super remontiņš, visi jauni klucīši. Un šitam ratam priekšējiem gultnes nomainīts, un šitam aizmugurējiem ratam gultnes nomainīts, jo bija tā, ka gaudoja mašīnu, un tiklīdz pagriez stūri uz vienu pusi, nenormāli gaudošana gāja. Nu jā, un eļļa bišķi sulojās, tur ar džeki piečinīja. Nu, karīši, jā, bišķiņi tā uzfrišināja, un viss tagad var atkal vālēt. Un līdz skatē, februārī būs skate, un skatē man būs jāmaina aizmugurējais tilts, jo tas ir jau tā izrūsējis tā kā papīrs. Caurspīd, un principā, jā, tā kā aizmugurējais tilts būs vajadzīgs. Varbūt kādam ir kāda varianta, varbūt kāds tirgo savu labā stāvoklī lietot, vai zin, kur pa lēto jaunu. Viss. Labi, viss, davai. Es domāju, ka maucam mēs tālāk. Pareizi aizmirst, ka bēbis mašīnā. Labi, davai, 272, aiziet. Davai, čau.